2013. gads Liepājā bija raibs kā dzeņa vēders. Tika būvēts un grauds, bija jāpieņem nozīmīgi lēmumi un jāizdara izvēle. Liepājnieki mācījās, strādāja, sportoja, atpūtās, priecājās un iespējams arī skuma. Katram no mums ir savi gada nozīmīgākie notikumi, bet kuri ir 2013. gada notikumi Liepājā, kas īstermiņā vai ilgtermiņā ietekmēs pilsētas attīstību. Visprecīzāk to parādīs laiks, bet ir 3 notikumi, kur ietekmi šobrīd vēl grūti novērtēt. Tā noteikti ir lielākā pilsētas uzņēmuma maksātnespēja, iedzīvotāju izvēle pašvaldību vēlēšanās un koncertzāles lielais dzinters būvniecības uzsākšana. Bet par visu pēc kārtas būs notikumi un būs arī ekspertu viedokļi un vērtējumi. Jau 3. gadu tūkstošiem cilvēku apmeklēja, priecājās un baudīja mūziku un pludmala vasaras lielākajā piedzīvojumā Liepājā festivālā Summer Sound, kas tradicionāli notika Pludmalē un Jūrmālas parkā. Festivāls ir ne tikai jauka atpūta draugu pulkā, bet iespēja baudīt arī dažādu mūziku visām gaumēm. 2013. gada festivāla lielākais piedzīvojums noteikti bija pašmāju zvaigzne Prāta vētra. Festivālu Summer Sound apmeklēja ievērojams skaits cilvēku, katru dienu vismaz 20 000, un tas esot bijis vairāk nekā cerēts. Pozitīvo lādiņu nedaudz mazināja garās rindas, liekļūt festivāla teritorijā, bet festivāla organizators sola, ka 2014. gadā par to īpaši parūpēsies. Jā, festivāls būs arī 2014. gadā, 11. un 12. jūlijā. Mairis Briedis prestižo starptautiskās boksa asociācijas titulu svaru kategorijā līdz 90,7 kg izcīnīja Liepājā. Titulcīņā ar čehu Lubošu Šudu Mairis 6. raundā ar nokautu pārliecinoši uzvarēja. Šī ir pirmā reize, kad IBA tituls nonāk latviešu bokseres rokās, bet pašam Briedim šis ir pirmais patiesi nopietnais tituls, kuru viņš iegūst. Turklāt Liepājā. – 2013. gadā Liepājā notika arī citas augsta līmeņa sporta sacensības. Noteikti tas ir basketbols, jo tā jau ir kļuvusi par tradīciju. Katru gadu kādas grupas Eiropas čempionāts basketbolā notiek Liepājā. Šogad tie bija U18 grupas jaunieši. Tradīcija ir arī windsurfinga sacensības. Šogad Eiropas čempionāts, kas labi piestāv Liepājas pludmalei un arī vēja pietiek. Par Eiropas čempionu windsurfingā formulas klasē kļuva Nīderlandes sportists Kaspars Būmans, kurš absolūtajā vērtējumā piekāpās austrālietim Stīvam Alenam, bet Jānis Prejs noslēdz labāko sešnieku. Domājams, arī Eiropas rallija čempionāta rīkošana kļūs par tradīciju Liepājā. Interesanti, ka sacensību organizators ir Eirasport, kas pauž gandarījumu, ka ir jauns rallijs, kas notiek Latvijā, Kurzemē, Liepājā. What's the conditions we cannot buy? That's the only thing you cannot buy. So we will take what we have. Esmu gandarīts par sacensību organizāciju. Tā ir par 100 punktiem, visaugstākajā līmenī. Esmu priecīgs, ka tik nozīmīgs notikums kā Eiropas rallija čempionāta posms var notikt Latvijā un Liepājā. Eirasport filmēšanas grupa tvēra katru mirkli un notikumu, izmantojot arī helikopters, kas gan rallija atklāšanas dienā lidinājās virs Liepājas, gan sekoja sportistiem visas trases garumā. Uz Eiropas rallija čempionāta posmu bija ieradušies sportisti no 17 valstīm. Visi apņēmības pilni uzrādīt labākos rezultātus. Favorītu vidū īru braucējs Kreigs Brīnis, francūzis François Delacours, somis Jerry Ketomā. Rallija ietvaros ikvienam liepājniekam bija iespēja paskatīties uz sportistiem, viņu spēkratiem, kā arī gūt autogrāfu ielā. Liepājas vārds tik plaši pasaulē līdz šim vēl nebija skanējis, turklāt kopā ar tik daudz pozitīvām emocijām. Un šobrīd jau pavisam droši var teikt, ka arī nākamgad gada sākumā Eiropas rallija čempionāts ienāks Liepājā, Kurzemē, Latvijā. Pēc muzeja renovācijas tas 2013. gada sākumā vēra durvis apmeklētājiem ar akcijas sabiedrības UPB mākslas darbu kolekciju, kas ir mūsdienu mākslas kolekcija un izceļas ar vēlmi sniegt savu personisku ieskatu tajā mākslas vērtību laukā, kas top tepat mums līdzās. Tā ir jauna kolekcija, kurai tikko apritējis 10. gads, kopš 2002. gada nogales, kad sāktas regulāras izstādes UPB biroja telpās Liepājā un iepirkti pirmie darbi.
Bet šis ir tas mūsu paplašinājums, pasaules redzējums nest līdzi Latvijas mākslinieku laikbiedra darbus tajā pasaules daļā, kur mēs ejam ar saviem eksporta tirgiem. Un tas ir tas pirmais sabiedriskais uznāciens, ja pirmā vēlme atrādīt šo kolekciju savā pamata kodolā. Bet jau vēlā pavasarī Liepājas muzejs piedāvāja aplūkot kolekcijas, kas bija izstādītas zem nosaukuma Vēsture bez robežām. Tur bija gan persiešu paklāju kolekcija, gan konjaku kolekcija, gan Latvijas armijas mundieru un apbalvojumu kolekcija. Viņas ir tik unikāls, ka patiesībā ikdienā viņas nemaz atklāti publikai nav iespējams apskatīt. Savukārt vasarā varēja aplūkot Salvadora Dalī darbus no privātu kolekcijām, bet rudenī liepājnieku un pilsētas viesu vērtējumam nodeva Liepājas mākslinieku darbus. Lai padarītu savu ikdienu krāšņāku, ik gadu Liepājas seniori tiekas un nekautrējas kāpt uz skatuves, lai dziedātu, dejotu, lasītu dzeju, arī savu. Esmu pārnācis mājās, lai ziemeļas kapina priezīgus vārdus, ezera kalnēs, lai esmu atgriezies zaļajos klāstos, ieautām kājām mājās. Jau 6. gada Liepājas senioru apvienība un tās enerģiskā vadītāja Astrīda Vērdiņa rīko pasākumu Gadi nav šķērslis. Tā ir arī lieliski iespēja priecāties par dzīvi un jauku kopīgi pavadīt laiku. Līdzjūtēju un atbalstītāju rindās bija vairāk nekā 300 pilsētas senioru. Tā jau ir tradīcija, ka gadu Latvijas dienā liepājnieki pulcējas, lai lāpu gājienā dotos no pilsētas centra uz Ziemeļu kapiem, lai pie pieminekļa Latvijas brīvības cīnītājiem atcerētos drosmīgos puišus, kas nebaidījās doties kaujās pret sarkanarmiešiem un Bermonta armiju, lai izcīnītu Latvijas brīvību. Šogad gājienā piedalījās īpaši daudz cilvēku. Plaši pārstāvēts bija arī kāds cits gājiens, kas devās uz Rožu laukumu, lai iedegtu lielo pilsētas egli un kopīgi ieskandinātu Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Glīti saposušies ar jautrām dziesmām, ķekatnieki bija vienoti savā pilsētā. Liepājnieks vieno arī plašā velo infrastruktūra, kas tā vien mudina sēsties uz velospēdu un doties pilsētas ielās. Šogad tika rīkot arī dažādi pasākumi, lai kopīgi vēlreiz izbrauktu un izstaigātu pilsētu un kopīgi jauki pavadītu laiku. Plašākie no tiem bija maijā rīkotais pasākums Pēdas Latvijā, bet rudenī velobrauciens Diena bez auto ietveros. Ik viens dalībnieks atzina, ka velospēds ir jauks transporta līdzeklis. Bija saulains 2013. gada 9. septembra rīts. Iespējams tā, vai līdzīgi rakstīs vēsturnieki, pieminot liepājnieka Jāņa Preisa veikumu pārburājot pāri Baltijas jūrai no Liepājas uz Gotlandi. Trešais mēģinājums, kā jau visiem gribējās domāt, bija veiksmīgs, un Jānis sasniedza pēc 10 stundu pūlēm Zviedrijas salas Gotlandes krastus. Bet atgriežoties pie 2013. gada 9. septembra rīta, Liepājas ostas promenādē valdīja liela rosība un gaisā virmoja pozitīvs saspringums, kas liecināja, ka šoreiz ir jāizdodas. Kāpēc tev ir svarīgi, teiksim, pašam sev kaut ko pierādīt vai kā tas ir? Ne, protams, ka sev. Protams, ka sev un jā, es laikam diezgan tādā ziņā laimīgs, ka man to izdodās, tā teikt, darīt. Ja? Man atrodas visu laiku atbalstītāji, kas to ļauj darīt. Liepāja allaži ir lepojusies ar saviem cilvēkiem, vēl jau vairāk, ja tie ir aktīvi un uzstādi un sasniedz augstus mērķus. Liepāja lepojas arī ar saviem skolotājiem, un katru gadu rudenī skolotāju dienā sumina gan labākās izglītības iestādes, gan skolotājus. Šogad bija jauna nominācija foršākais skolotājs. Iespējams, tas ir augstākais novērtējums, jo to dod paši skolēni. Pārliecinoši un nešaubīgi. Viņš ir foršākais skolotājs. Viņš, tas ir 8. vidusskolas darbmācības un kulturoloģijas skolotājs Jānis Rudzītis, kas skolā strādā jau 12 gadus un šobrīd audzina 11. A klases. Dzīvespriecīgs ar beznosacījumu mīlestību pret ik vienu skolēnu, tā viens braucas ārā. Viņš ir viens no viņiem un iespējams tieši tas ir noteicošais faktors, kādēļ ir tik ļoti iecienīts un mīlēts skolēnu vidū. Es noteikti nemeloju sev. Un es vienmēr esmu gribējis pasniegt stundu tā, kā es to varētu saprast. Liepāja lepojas arī ar saviem medicīnas darbiniekiem. Šogad Veselības ministrijas atzinības rakstus saņēma Liepājas ārstu un medicīnas personāls kopumā 13.
Bet ārstu biedrība Liepājas reģionālās slimnīcas intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas virsārstam, Latvijas ārstu biedrības pirmajam prezidentam Ivaram Krastiņam piešķīra augstāko Latvijas ārstu biedrības atzinumu apliecinājumu pirmās pakāpes goda zīmi – tempus hominus, jeb cilvēka laiks. Balvas arī Liepājas teātrim. Šogad par gada labāko izrādi nosaukt režisoru Konstantīnu Bogomolovu iestudētā Stavangera Liepājas teātrī. Bogomolovs saņēmis Spēlmaņa nakts balvu arī kā gada labākais režisors. Varam būt lepni par savu teātri. Lai noskatītos kādu no teātra izrādēm, biļetes jāpērk ļoti laicīgi. Un tas ir labs kvalitatīvu darbu apliecinājums. Varam būt lepni, ka aug mums arī spēcīgi sportisti. Šogad Liepājā un Ventspilī notikušajā jauniešu vasaras olimpiādē liepājnieki izcīnīja 49 medaļas. Nākotnes putvējiņi vairāk nekā koncertdārs. 2013. gadā pašvaldība apstiprināja koncertdārs putvējiņu tehniskos projektus, kas skaidri iezīmēta attīstību kopā ar blakus esošajiem tenis kortiem. Interesants, arhitektonisks risinājums un principā pilnīgi jauni putvējiņi jau tuvāko pāris gadu laikā. Sportisti un ne tikai gandrīti, ka valdība piešķir naudu Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecībai, kas atradīsies blakus Liepājas 5. vidusskolai un arī blakus Liepājas olimpiskajam centram, kas nodrošinās papildus iespējas trenēties sportistiem un visiem, kas to vēlas, un papildinās plašo sporta инфраструктуру piedāvājumu. Если честно, я обрадовалась этому, потому что это очень важно на самом деле. Un vēl kāds nozīmīgs projekts ir neatgriezeniski uzsācis savu virzību. Tā ir koncertzāle Lielais Dzintars, kas ne tikai domājams izmainīs pilsētas vizuālo seju, bet dos arī nozīmīgu pienesumu pilsētas kultūras un turismu nozarēm. Līgumu ar būvnieku Sijā Merks parakstīja augusta sākumā, augusta beigās uzsākt būvdarbus, bet oktobrī svinīgi ielika pamatakmeni. Es apsveicu visus liepājniekus, kad tie sapņi piepildās, kur ir sapņoti jau 10 gadus. Kultūras nozares eksperti ļoti atzinīgi vērtē koncertzāles būvniecību un pareizi saimniekojot tā var būt pozitīvs impulss arī starptautiskā kontekstā visas pilsētas atpazīstamībai un izaugsmē. Varbūt jaunā koncertzāle pavērs iespēju uz Liepāju atvest arī operu. Kopumā es domāju, ka zālei ir milzīga nozīme, jo tāpēc, ka viņi notiek piesaist vienmēr augstākas klases muziķus un daudzveidību repertuārā faktiski veido. Ja? Un tāpēc, kas kopumā vienkārši cilvēku kultūras līmeņu un prasību apmierināšanai ir vajadzīgs. Jo šī kultūras politikas jautājuma Liepājā ir attīstīta bieži vienmēr un no seniem laikiem. Tā ir Liepājā ļoti laba, tā marketinga politika šajā jautājumā ir, paldies Dievam, gājusi attīstības virzienā, vismaz man tā rādās. Koncertzāle apmeklētājiem domājams savus durvis vērs 2015. gada rudenī. – 2013. gadā, lai rūpētos par ģimenēm un veicinātu ģimeņu paplašināšanos, pašvaldība ieviesa 100 latu pabalstu par katru jaundzimušu bērniņu. Arī visādi citādi savu finanšu resursu iespēju robežās ģimeņu atbalsta programmas ietveros pašvaldība palīdzēja ģimenēm ar bērniem. Ikvienam pirmklasniekam pilsētas sabiedriskais transports ir par brīvu. Vienreizēju pabalstu 10 latu apmērā saņēma ikviena ģimene, kurā bija pirmklasnieks, bet tāpat kā iepriekš palīdzības skolas gaitas uzsākot bija arī maznodrošinātām ģimenēm. Īpašas atbalsta programmas ietvaros Liepāja palīdz skolēniem vasarā atrast darbu un strādāt, un Liepāja ir viena no retajām pašvaldībām, kas to nodrošina. Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algot darbu 2 nedēļas strādāja 200 bērnu vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Jaunums bija tas, ka pirmo reizi darba vietas tika piedāvāts arī 50 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Jaunieši atzīst, ka tas dod iespēju novērtēt naudas vērtību un kā tā nāk. Atbalsts arī pensionāriem. Līdz ar nākamā gada budžeta apstiprināšanu atvieglojumu pensionāriem. Turklāt tie pensionāri, kas sasnieguši 80 gadus, varēs braukt sabiedriskajā transportā Liepājā bez maksas. Ir izvērtētas tās iespējas šādas atvieglojumus piešķirt, un tas arī tika virzīts un tiek darīts.
Jau pagājušajā gadā pacientiem nodeva Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas pirmo kārtu, kas sevi iekļāva plašu un modernu konsultatīvo nodaļu, dienas stacionāru un operāciju bloku. Ir pagājis nedaudz vairāk kā gads, un eksploatācijā nodota slimnīcas rekonstrukcijas otrā kārtas pirmā daļa, kas sevi ietver 4 cilvēka dzīvībai svarīgas nodaļas – reanimācija, radioloģijas nodaļa, invazīvās kardioloģijas nodaļa un jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa, bet arī tas vēl nav viss. Liepājas reģionālā slimnīca pārdomāt un neatlaidīgi strādā, lai tā kļūtu par modernu un kvalitatīvu medicīnas iestādi. Liepājas slimnīca ir izdarījusi milzu darbu, protams, tā ir arī Eiropas struktūra fondu nauda, taču nauda viena pati bez darba nevienmēr dod to rezultātu. Un Liepājas slimnīca ir kā Fēniks atzīmes no pelniem pēdējo šo gadu laikā. Te ir kosmos, Tas, kas te ir izdarīts, ir vienkārši glīti, skaisti, gaumīgi, dizainīgi, aprīkots, domāts ir par visiem, par personālu, par pacientiem. Ir ko rādīt. Kardiologs Andris Ēglis, kas bieži arī līdz šim praktizējis Liepājas slimnīcā, atzīst, ka izņemot dažas ļoti specifiskas operācijas, Liepājas slimnīcā visaugstākā kvalitātē var veikt dažādas kardioloģijas manipulācijas un operācijas. Tas, ko mēs tagad redzam, tam vajadzētu būt absolūtai normai. Tā kā es tiešām no sirds priecājos, un atkal, ko es varu teikt, mums arī tā labi ir tas, ka, teiksim, tagad mums jāsaka jauniem ārstiem, ka viņiem jābrauc šurp, un starp citu es varu teikt, ka Liepājai būs jauns kardiologs un ļoti labi izglītots un invazīvs kardiologs, tā kā tieši, kas var strādāt arī šeit invazīvajā kardioloģijā. Līdz nākamā gada vidum jāpabeidz slimnīcas rekonstrukcija un arī fasādes siltināšana. Komunālie maksājumi, pieejamie Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi ir labs pamudinājums dzīvokļu īpašniekiem aktīvi rīkoties, vienoties un ne tikai nosiltināt, bet kopumā sakārtot savu māju. Dzintaru ielas 7. nama iedzīvotāji to ir izdarījuši un ir gandarīti par rezultātu. Liepāja valstī ir līderpozīcijās māju siltināšanā un sakārtošanā un ražīgi apgūst pieejamos Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus, kas ļauj saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā. Kopumā pilnīgi vai daļēji nosiltināts Liepājā ir vismaz 180 mājas, un atkal var novērot, ka kādas mājas iedzīvotāji ir izdarījuši izvēli dzīvot sakārtotā mājā un taupīt savus naudas līdzekļus. Pašvaldība atbalsta mikrorajonu labiekārtošanu. Lai sakārtotas būtu ne tikai pašas mājas, bet arī to apkārtne, pašvaldība ir piešķīrusi naudas līdzekļus, ko projektu konkursu kārtībā var iegūt daudz dzīvokļu mājas, lai sakārtotu savus pagalmus. Viena vēlas sakārtot autostāvvietu, cita uzlikt soliņus, cita izveidot apgaismojumu, bet vēl cita rotaļu laukums bērniem. Liepājā esošais apgaismojuma tīkla kopgarums ir aptuveni 220 km. Īstenojot ERAF projektu Liepājas pilsētas iela apgaismojuma sistēmas modernizāciju un iela rekonstrukciju atjaunot vai no jauna izbūvēts 122 km, nomainot esošos gaismekļus pret jauniem, palielinot gaismekļu skaitu, kā arī veicot apgaismojuma sistēmas jaunbūvu neapgūtajos ielu posmos. Paralēli tam tiek sakārtot arī trotuāru un dažviet pat visa iela. Projektam ir vairāk ieguvumu. Drošība, sakārtot un droša infrastruktūra, bet galvenais – ekonomija. Piemēram, Aldarielā tā ievērojami lielāka nekā citvieta. Liepāja ir pirmrindnieks tādā nozīmē, kad ir pēc šī apjoma, kāda ir šāda apgaismojuma sistēma izveidot, un arī pēc tās tehnoloģijas, pēc tās programmatūras, ar kādu mēs strādāsim uz priekšu. 2013. gadā pārmaiņas piedzīvoja arī pilsētas centrs, beidzot sakārtoja skvēru iepretīm tirsniecības namam Kurzem, kas ilgus gadus bija ļoti bēdīgā stāvoklī. Tad pašvaldība iegādājās nekustamo īpašumu un šogad to pārbūvēja. Viedokļi ir dažādi, vieniem patīk, citiem nē, bet tā jau ir gaumas lieta, bet varbūt vienkārši jāpierod. Pārmaiņas arī Čakstas laukumā, kur būs viena no retajām strūklakām. Būtisks pārmaiņas 2013. gadā piedzīvoja Pulveriela, kur izbūvēta lietas notekūdeņu kanalizācija, ietves apgaismojums un citas inženiertehniskās komunikācijas, lai šī teritorija varētu būt interesanta dažādiem uzņēmējiem, veidojot tur savas ražotnes. Patreiz arī Liepājas pilsētas pašvaldība veic ieguldījumu, realizē projektu, kas attīsta komunikāciju tīklu, un līdz ar to mēs ceram, ka tādā gadījumā šīs teritorijas arī kļūs pietiekami interesants jebkuram uzņēmējam, kurš plāno par rūpniecības jeb ražošanas objektu izveidi Liepājas pilsētā.
Līdzīgi sakārtot arī Lazarets iela, kur blakus ir brīvas teritorijas, kas allaž bijušas interesants uzņēmējiem, bet līdz šim bija viens trūkums – infrastruktūra, kas tagad īstenojot Eiropas Savienības struktūra fondu projekts likvidēts. Protams, loģisks ir jautājums, cik veiksmīgi un liederīgi Liepāja apguvusi Eiropas Savienības fondu līdzekļus un vai tas būs impulss pilsētas tālākai attīstībai. Mums ir nepieciešams investīcijas. Un ja Eiropas Savienība mums šīs investīcijas dod un daļu no šīm izmaksām arī sedz, ja, kāpēc nē? Tā kā, manuprāt, struktūra fonda pieejamība viennozīmīgi ir liels pluss, un tas mums dod tādu atspērienu punktu. Ja. Bet jautājums vienkārši, kurās jomā šī nauda tiek ieguldīta. Ja. Ja mēs naudu ieguldam nākotnes ražošanas izaugsmē, teiksim, nākotnes pelnīt spējā, izglītībā, tad tas ir ļoti labi. Ja. Bet ja mēs vienkārši to noēdam, ja, nopīpējam, tad no tā liels jēgas nav tiešām. Viena no Latvijas vājām vietām tiešām ir infrastruktūras kvalitāte. Ja. Un, ja, piemēram, uzņēmējs nevar tikt pie savas rūpnīcas, ja, tad diez vai viņš uz tur rūpnīcu brauks. Ja. Līdz ar to ceļu kvalitāte ir svarīga. Te ir bijuši vairāki raundi sarunām starp valdību, ekonomikas ministriju un Liepājas pilsētu. Es domāju, ka tā vīzija ir tāda iezīmējusies, bet kopumā es domāju, jādomā par to, kā Liepāja, kā ostas un potenciāli arī tranzīta pilsēta, tomēr transportāts centrs varētu būt mezgls, kā varētu attīstīt šo nišu, jā, kas ir tomēr pietiekoši unikāla iespēja. Tieši domāt, jo ostai jābūt ir kopā saistītam ar eksporta iespējām un ar industriālo centru, rūpniecības centru. Jā, tas ir tas viennozīmīgi svarīgs. Pietiekami kārdinoši, ja vēl būtu dzelzceļa savienojums ar Lietuvu, tāds kā kādreiz bija, ja nebūtu šis pārcirstējs posms, tad būtu vēl papildus dažādi biznesi piesaistīti. Bet, tā kā ne jau vēl tie investors, visus interesē osta. Visus interesē osta, tad ražot Liepājā un eksportēt. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs pilsētā. Kopumā Liepāja 2007.–2013. gada plānošanas periodā īstenojusi 175 Eiropas Savienības struktūra fondu projekts par kopējo summu 237,5 miljonu latu, piesaistot finansējumu 153,66 miljonu latu, kas ir 2026 latu uz vienu Liepājas iedzīvotāju. Liepājas lielākā izvēle šogad bija pašvaldību vēlēšanas, ko var salīdzināt ar savu veidu eksāmenu ik pēc 4 gadiem, kad liepājnieki, vēlētāji, izdara savu izvēli, kam dod tiesības turpināt darbu pašvaldībā, kam nē, vai gluži pretēji izvēlas kaut jaunu. Politologi atzinīgi vērtē faktu, ka pašvaldībā šoreiz iekļuvušas 3 partijas, kas liecinot par vēlētāju pārdomātu izvēli un briedumu, kas izbeigs to sadrumstalotību un destruktīvo rīcību, kāda dominēja iepriekšējā sasaukumā. Uzvaru vēlēšanās ieguva Liepājas partija, iegūstot par 1 deputātu vietu vairāk nekā tas bija iepriekšējā sasaukumā. Es domāju, ka Liepājas partijas sniegums kopumā ir ļoti labs, jo šī partija ir bijusi pilsētas vadībā jau ļoti daudzus gadus, vairākus sasaukumus. Turklāt vēlēšanas iegadījās brīdī, kad pār Liepāju sabiezēja ļoti liels problēmas ar Liepājas metalurga veidolā. Dabiski, nepamatot, bet dabiski būtu, ja viena daļa cilvēku metalurga problēmas saistītas tieši ar pilsētas vadību, ar to politiku, kas ir pilsētā īstenot, bet tas nenotika. Vai pat, ja tas notika, tad tas citu veikumu pozitīvais ieguldījums bija daudz lielāks. Un tie rezultāti bija tādi, ka Liepājas partija guva, lai arī nepārliecinoši, bet tomēr uzvaru, un pēc tam arī prata izveidot valdošo koalīciju un saglabāt savu mēra amatu. Tomēr labus rezultātus sasniedz arī Reformu partija. Tas galvenokārt esot bijis personālīgi dēļ, jo valstī kopumā Reformas partijas reitingi ir pat ļoti zemi. Es neteiktu, ka tas ir labs rezultāts, tas ir izcils rezultāts. Un, lai arī abi politiskie spēki iepriekšējā sasaukumā bija strādājuši koalīcijā un pozitīvi balsojuši par pilsētas jautājumiem, arī partiju programmas ir stipri līdzīgas. Tomēr šoreiz tie nespēja vienoties un izveidot koalīciju. Kāpēc? Šķiet, ka priekšvēlēšanu laikā diezgan daudz tika sarunāts.
un it īpaši no Reformu partijas puses, es domāju, ka tā vēlme kļūt par pilsētas vadītāju Vilnīša kungam bija pārāk liela. Un tas atskurpšanas brīdis, tad, kad kampaņa ir beigusies, kad ir skaidrs, kāda ir vēlēšana rezultāti, kad ir skaidrs, kāda ir tā realitāte, tas atskurpšanas brīdis, manuprāt, nedaudz ievilkās un bija kaut kāda tāda, vēl, tā teikt, vēl cīņa it kā tika turpināt, kaut gan cīņa jau patiesībā bija beigusies. Un līdz ar to, un šeit es arī saskatu to, varbūt to pieredzes trūkumu, ja, ka ir tāda politiskās pieredzes trūkuma, ka ļaudis nespēja saulēcīgi noreaģēt. Ja tas uzstādījums varbūt nebūtu tik kategorisks, ja tur nebūtu leģendārās sarkanās līnijas savilktas, ļoti iespējams, ka šodien būtu pilnīgi cita koalīcija. Reformu partija noteikti neko neiegūs strādājot opozīcijā, bet visticamāk Liepājas partija, ja neko nezaudēs, tad arī neko neiegūs strādājot koalīcijā ar Saskaņas centru. Jānis Ikstens arī prognozēja, ka uz nākamajām pašvaldību vēlēšanām visticamāk nebūs Reformu partija, un esošie deputāti vai veidos jaunu politisku spēku vai piesliesies kādai no esošajām partijām. Tiesa vienbalsīgais lēmums par Liepājas budžetu 2014. gadam visticamāk signalizē par sadarbību un konstruktīvu lēmumu pieņemšanu. Ja noteicošais būs pragmātisms un darbs Liepājas un liepājnieku labā, tad pašvaldībai ir visas iespējas veiksmīgi strādāt visus 4 gadus. 2013. gada Eiropas gada pašvaldību! Izvēlas ne tikai Liepāja, bet arī Liepāju izvēlas. Tā šogad Liepāja sumināta kā Eiropas gada pašvaldība, kas rūpējas par cilvēkiem un nodrošina pašvaldības pakalpojumu kvalitāti. Tas ir konkurss, kurā vairākās kārtās īpaši izveidots žūrija vairāk kārt vērtēja pašvaldības darbu vairākās kategorijās. Titulu Eiropas gada pašvaldība Liepāja izcīnīja ļoti sīvā konkurencē. Šobrīd tiešām ir gandarījums sajūta un tādi cilvēkiem ir vajadzīgi ik pa brīdim. Urā Liepājai un ejam uz priekšu un priecājamies par to visu, kas mums ir. Un palīdzam un atbalstam viens otru un uzsitam uz plecu un sakam saņemamies un ejam vēl drošāk uz priekšu. Arī Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere uzsverot Liepājas rūpes par cilvēkiem, attīstību un izaugsmu, saglabājot kultūras vērtības un tās attīstību. Es liepājnieku vietā būtu šodien milzīgi lepna. Eiropas gada pašvaldība, jā. Tas ir tāds gods vai tomēr kaut kas vairāk? Tas ir gan gods, gan arī pienākums, kā jau vienmēr izciltība uzliek pienākums, un šis ir Eiropas pilsoņu gads, un man tiešām ir liels prieks, ka šodien varēs veikt arī tos aktīvākos Liepājas pilsoņus, un man liekas, ka pārējām Latvijas pilsētām tas ir ļoti iedvesmojoši. Liepāja manā skatījumā ir pilsēta ar dvēseli, kādreiz to mēdz teikt, bet Liepājā ir šī dvēseli, jo tik daudz rīdznieku grib pārcelties uz Liepāju. Atliek novēlēt vienīgi, lai šo labo ieguvumu, lai tas konvertētos arī tālākās aktivitātēs, lai izdodās arī ekonomiski saglabāt jūs tās pozīcijas, kas ir iekarotas un neatdot tās. Un, ja varbūt nepaveiksies vienā virzienā, jāmeklē citi virzieni, jo liepājnieki ir stipri cilvēki un viņi noteikti atradīs vislabākos veidus, kā pastāvēt, kā attīstīties, un tas ir visai Latvijai vajadzīgs. Liepāja 2013. gadā saņēma arī balvu Eiropas izcilākais turisma galamērķis. Liepāja ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur mērķiecīgi piemēro universālā dizaina, jeb pieejams visiem standartus jaunbūvēm un rekonstruētām celtnēm, nodrošinot pieejamu vidu, infrastruktūru, produktus, pakalpojumus un informāciju visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma, veselības stāvokļa, redzes un kustības iespējām. Liepāja ir pirmā pludmale Latvijā, kas pielāgo cilvēkiem ar redzes un kustības traucējumiem. Daudzi no vidas pieejamības risinājumiem, kur ieviest jau pirms 10 gadiem, pašiem liepājniekiem kļuvuši ierast un pašsaprotami. Tāpēc Eden konkursā paustā atzinība no jauna lika novērtēt paveikto un kaut vēl apjomīgākus nākotnes plānus. Trešā māja naktī pulksteni 1:10 emocionālā gaisotnē tramvajs pirmo reizi izbrauc uz jaunās tramvaja līnijas no Klaipēdas ielas pa Tukumu un Ventus ielu līdz Ķempes ielai. Testa brauciena laikā klātesošie pārliecinājās, ka jaunā tramvaja līnija eksploatācijā būs klusa, jo apkārtējo māju tumšajos logos neiedegās gaisma,
Tas nozīmē, ka nakts mieru nekas netraucēja. Naktī pārbaudīja jaunos kontaktīklus, bet dienā Liepājas tramvajs pārbaudīja, kā darbojas elektriskās pārmijas. Bet jau māja beigās līnija tika atklāta un nodota liepājnieku vērtējumam. Tagad Liepājā savu māju arī jauniešiem, ko būvvaldes komisija pieņēma augusta beigās. Tas ir nams Kunga ielā, sētā aiz PT1 namī. Ēkas remontam un aprīkojumam pašvaldība tērējas aptuveni 130 000 latu. Sasaucās kopā ar to, ko jaunieši vēlējās. Protams, mēs redzēsim septembra sākumā, ko paši jaunieši teiks par šo objektu, bet es ticu un ceru, ka šī ir vieta, kur jauniešiem patiks, un viņi būs vienmēr piepildīti ar jauniešu darbiem un rīcībām. Būvniecības darba apjoms bija liels, bet tagad nams iegūs patīkams aprises un veiksmīgi iekļaujas apkārtējā vidē. Vienīgi jāpagaida, kad arī jumta segums pieņems jauno toni. Nenoliedzami jauniešu māja ir ieguvums un pilsētē ļoti vajadzīga, bet vai nams būs piepildīts, vai jaunieši nāks un interesanti kopīgi te pavadīs savu brīvo laiku. Domājams, jau šobrīd jauniešu māja ir sev pierādījusi un nav mazsvarīgs arī tas fakts, ka tur tiek rīkot dažādi interesanti pasākumi, kas pulcē jauniešus. Pašvaldība nākotnē plāno attīstīt Kunga ielas kvartālu, veidojot to par multifunkcionālu vietu aktīviem cilvēkiem. 2013. gadā pašvaldība turpināja pilsētā veidot atpūtas vietas mazajiem liepājniekiem. Raiņu parkā tika izveidots jauns bērnu rotaļu laukums, kurā uzstādīts atrakcijas, kas izvēlētas ar tādu aprēķinu, lai tās būtu ne tikai bērniem drošas un atbilstu visiem starptautiskajiem Latvijas standartiem, bet arī, lai to eksploatācija un uzturēšana vai kopšana prasītu iespējami maz līdzekļu, lai tām būtu augstu izturības pakāpe pret nolietošanos un vandālismu. Katru gadu kādā no pilsētas atpūtas un dzīvojamām zonām tika izveidots kāds rotaļu laukums. Jauka atpūtas vieta tapusi arī Liepājas ezerā, gan vecākiem ar bērniem, gan senioriem, gan pilsētas viestiem. Augustā ikviena vērtējumam nodeva laipu 420 metru garumā un putnu novērošanas torni Laukielas galā, ko dabas aizsardzības pārvalde īstenoja Natūra 2000 projekta ietvaros. Tas deva iespēju baudīt Liepājas ezera dabu, vērot putnus dabas liegumā Liepājas ezers. Diemžēl laipa kļuvusi arī par iecienītu vandāļu objektu. Lielākie postījumi nodarīti novembra vidū un atbildīgām institūcijām jālemj par iecienītā objekta aizsargāšanu. Liepājas ūdens saimniecība šogad kļuvusi drošāka un arī plašāka. Eiropas Savienības kohēzijas fonda ietvaros sakārtoti vairāk kanalizācijas kolektori, izmantojot arī oderēšanas metodi, kas ļauj renovēt spiedvadus neuzrokot ielu. Tāpat vairākās pilsētas vietās tika izbūvēta jauna ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pilnīgi no nulles, tādējādi paplašinot to iedzīvotāju skaitu, kas saņem šo pakalpojumu. Šobrīd Liepājā atlikuši vien pāris % iedzīvotāji, kam nav pieejama ūdens apgādes pakalpojumi, bet Liepājas ūdens arī nākamgad turpinās uzsākt to programmu. Nenoliedzami viens no būtiskākajiem šā gada notikumiem ūdens apgādē ir jaunā attīrīto notekūdeņu izvada izbūve Baltijas jūrā. Sarežģīts projekts, bet būvnieki, akcijas sabiedrība UPB un SIA BGS veiksmīgi tika ar to galā. Un ir fantastiski, ka vienkārši no idejas, no problēmas nonāk līdz tādam brīdim kā šodien, kad viss ir kārtībā un ir gandarījums, ir prieks. Siltumapgādes sistēmas modernizācija ļauj samazināt apkures tarifu. Investīcijas siltumapgādē, veidojot to par efektīvu, vidē draudzīgu un konkurētspējīgu, 2013. gadā deva jaunu 30 MW biomasas katlamāju un kārtējo siltumenerģijas tarifu samazinājumu. Tas ir jau 4. tarifu samazinājums Liepājā pēdējo 3 gadu laikā, nodrošinot kopējo samazinājumu par 22% un ierindojot Liepāju to pilsētu vidū, kas saņem lētāko siltumu. Liepā mums ir krietni soli priekšā. Malači, Liepājas enerģija ir malači un tiešām ir tie rezultāti, ko viņi sasnieguši, ir ļoti labi, jo mēs visi atceramies, kādā stāvoklī bija Liepāja, un uzņēmuma vadība ir veikusi ļoti labu darbu, un liepājniekiem vajadzētu lepoties ar šo uzņēmumu.
Šā gada 18. martā, izvērtējot plašo piedāvājumu, Krievijas uzņēmums Katonklap, kas ražo mitrās salvetes un cits higienas produktus, deva priekšroku Liepājai un Laumu fabrikas nosacījumiem. Jūlija vidū ražotne uzsāka savu darbu. Sākotnēji uzņēmums nodarbināja aptuveni 40 liepājniekus, bet ir plānots darbinieku skaitu palielināt. Te mums iepatikās, kad analizējām situāciju, sapratām, ka varam atrast šeit labus kvalificētus darbiniekus un speciālistus. Labi darbinieki daudz viet ir problēma, bet šeit gan nē. Turklāt, priekšrocība ir tā, ka liela daļa šeit saprot un runā krievu valodā. Šeit mēs guvām iespaidu, ka esam vēlami un vajadzīgi. Katonklap Liepāja plāno investēt aptuveni 1,5 miljonus eiro un nākotnē ražotni paplašināt. Tāpat uzņēmumu plānos ir piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus un nākotnē domāt par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības statusa iegūšanu. Šogad vēl viens jauns uzņēmums uzsāca savu darbību Liepājā. Vasaras sākumā Ukrainas Anglijas kopuzņēmums Galka Limited iegādājās Liepājas kafijas fabriku un bijušo cukurfabrikas teritoriju. Šobrīd uzņēmums ir atjaunojis ražošanu un izgatavo šķīstošo kafiju un kafijas dzērienu. Nodarbina 49 cilvēkus. Kompānija, kuras mājvieta ir Ļvovā, Liepājā turpina šķīstošās kafijas Liepāja ražošanu vietējam Latvijas tirgumu, kā arī ražo šķīstošo kafiju un dzērienu ar zīmolu Galku, ko tālāk pasē un pārdod Ukrainā. Jau tuvākajā laikā plānots palielināt ražošanas jaudas un līdz ar to arī palielināsies nodarbināto skaits. Ražotnē plānots investēt vairākus 100 000 eiro. Esošās ražotnes jauda ir 70 tonnas mēnesī, kas šobrīd tiek izmantots par aptuveni 80%. Kompānijas vadītājs neslēp, ka galvenais iemesls, kādēļ tika nolēmts iegādāties Liepājas kafijas fabriku, ir tas, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Līdz ar to Galka cer, ka Liepājas ražotne kafijas produkcijai pavērs ceļu uz Eiropas tirgu. Jau otro reizi 2013. gadā Liepājā tika rīkota izstāde Ražots Liepājā, kuras mērķis ir parādīt to plašo preču un pakalpojumu klāstu, ko pilsēta piedāvā. Nenoliedzam, Liepāja ir viens no lielākajiem rūpniecības centriem visā Latvijā. Sevišķi liels pārsteigums tas nav, bet pagājušajā gadā es tiešām biju pirmo reizi un tad man mūtu paliek vaļā. Ir sevišķi pa metāla apstrāde. Es domāju, ka visiem ir, bet tā tomēr nav. Liepājā ir ļoti daudz ražotāju. Man tas it kā pārsteidz un izbrīna, un es ļoti priecājos. Un tas ir ļoti pašapziņa. Es nebiju domājis, ka Liepājā tik daudz ražotāju. Īstenībā nopietni gan zivju konservi, Kolumbija, gan sīrs, gan arī šeit tas Silkeborgs un Košels. Tiešām interesanti. Vai jūs zinājāt, ka Liepājā ražo laivas, Volvo mašīnu plastmasas detaļas, elpošanas aparāts ugunsdzēsējiem un ūdenslīdējiem, par metālu un tekstilu produkciju pat nerunājot? Ja arī kādam tas bija paslīdējis garām, tad izstādē Ražots Liepājā to varēja apskatīt. Jo kā nekā lielākā daļa no šīs produkcijas tiek eksportēta, kas dod ievērojumu pienesumu visas valsts tautsaimniecībai. Divās izstādes dienās ar Liepājas un tās apkārtnes ražojumiem iepazinās aptuveni 30 000 cilvēku, un tas liekurreiz apliecina, ka liepājnieki ir aktīvi un viņiem interesē tas, kas notiek. Gada nozīmīgākais notikums noteikti ir lielākā pilsētas uzņēmuma darbības pārtraukšana šā gada pavasarī un maksātnespējas pasludināšana rudenī. Tas neatgriezeniski izmainīs pilsētas darba tirgu un ražošanas apjomus, bet būsim godīgi, šobrīd ir grūti prognozēt, kāda tam būs ietekme uz pilsētu ilgtermiņā. Valdība ir samaksājusi Liepājas metalurgu kredītu par jauno tehnoloģisko iekārtu iegādi un aktīvi seko līdz notiekošajam, kas tagad ir nodots maksātnespējas administratoru rokās. Es domāju, ka uzņēmumu būs iespējams pārdot. Tomēr joprojām nozīmīgs ir jautājums, kāpēc tas tā notika, vai nebija citas iespējas. Jā, iemesls ir viens, un tas jau notiek kopš pavasara, var teikt. Un tas ir esošu akcionāru vēlme saglabāt kontroli uzņēmumā, neatteikties no tā. Tur tomēr ir veikta modernizācija, valsts ielikusi daudz naudas, pietiekami ar garantiju veidu arī tā skaitā, un tad ir, protams, ir ļoti liela vēlme visu paturēt, lai viss ir, lai palikt tā, kā ir bijis, protams, un valsts uzņemtos šos te modernizācijas izdevumus. Pilnīgi skaidrs ir, un tā ir tā lielākā problēma. Jā. Liepājas metalurgu maksātnespējas administrators turpina auditēt uzņēmumu, un tieši no tā, kāda būs noteiktā uzņēmuma vērtība, varētu būt atkarīgs arī izsoles rezultāts. Interesi par uzņēmumu esot, bet esot arī jāsaprot, ka Liepājas metalurgs vairs nekad nebūs tāds kā līdz šim.
Uzņēmumam ir palikuši piesaistīti galvenie atslēgas cilvēki, kur pārzina procesus. Ja parādās investors, kuriem ir skaidrs mērķis, ko viņš grib darīt, uzņēmums var sākt strādāt dažu nedēļu laikā. Ja tas uzņēmums būs spēcīgs, moderns, viņš būtu savādāk profilu, varbūt arī ražos savādāk veidu produkciju un nodarbinās mazāk iedzīvotāji, bet es domāju, tas ir viennozīmīgi labs atspēriens pēc pāris gadiem redzēt, ka varbūt arī nākamās investīcijas nāk, citi cehi tiek modernizēti un blakus sarodās līdzīgi uzņēmumi, tāds klāsterītis. Ja? Tāpēc es domāju, ka tas cilvēku skaits beigās viņš arī varētu pieaugt. Šaubos, vai tur varētu būt 2000 konkrēti strādāt, kā tas bija. Bet tas, ka tas var būt pāri 1000 īsā laikā, dažu gadu laikā, tas tā varētu gan būt. Arī pašvaldība aktīvi sekoja līdzi un līdzdarbojās procesos, lai atjaunotu uzņēmumu darbību. Jo iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ko Liepājas metalurgs ik gadu iemaksāja pašvaldības budžetā, bija gana liels. Tas nozīmē, ka pilsētai bija, ir un būs svarīga, lai uzņēmums strādā. Neapšaubām Liepājas metalurgu problemātika tā ir numur 1, kas ir šobrīd Liepājas domas darba kārtībā, gan risinot atbalstus darbiniekiem, gan meklējot iespējas, kā bērnu jauniešu sportu pārņemt. Skaidrs, ka gan pašvaldība, gan valsts tieši nevar veicināt uzņēmumu darbības atjaunošanu, jo sociālās programmas var būt glābiņš tikai īstermiņā, jo cilvēkiem vajag darbu. Skaidrs arī, ka nav iespējams īsā laikā radīt jaunas 1500 vai 2000 darba vietas. Vai pastāv iespēja, ka uzņēmums darbu atsāks un kādas ir prognozes? Ir zināms, ka investoru interesi ir, joprojām viņi šeit seko līdzi, gan no austrumiem, gan no rietumiem. Tālākais, es domāju, nevajag laiku vilcināt, ja viss ir apzināts, jāsāk runāt. Tas, principā, process arī pietiekoši var būt garš, varbūt daži mēneši, tā tad kaulēšanās, jo es domāju, interesi par Liepāju ir, par Liepājas metalurgu, par Liepājas ostu, ja? Tā kā šeit ir galvenais tālāk, cik tas laiku prasīs un kāda būs cena. Un tas ir tāds, varbūt nezināmais, bet tas, domāju, es uzskatu, tam procesam būtu jābūt atrisinātam līdz vēlām pavasarim, vasaras sākumam viennozīmīgi. Tas ir pats vēlākais. Protams, to, cik liela būs Liepājas metalurgu maksātnespējas ietekme uz pilsētas attīstību, rādīs laiks, bet kāda tā ir šobrīd? Ja mēs skatāmies uz Liepājas metalurgu, protams, tas ir ļoti liels uzņēmums, īpaši priekš Liepājas, bet tā pašā laikā tas nav vienīgais uzņēmums. Un ir vesela virkne citu uzņēmumu. Tā pašā metāla apstrādē arī ir arī osta, līdz ar to ar Liepājas metalurga bankrotu, protams, Liepājas ekonomika nebeigsies. Ja? Liepājas ekonomika aug, un ja mēs skatāmies, piemēram, uz kopējiem ienākumiem, mēs redzam, ka tas sitiens no Liepājas metalurga bankrotu gada laikā nemaz tik milzīgs nav bijis. Sākotnēji likās, ka būs sliktāk. Ja? Un tas norāda vienkārši uz to, ka citu uzņēmumi ir diezgan aktīvi, ja? Daļa no šiem darbiniekiem paņem, ja? Un, teiksim, šie ražošanas apjomi aug. Un, ja mēs skatāmies uz pasaules ekonomiku, ja, kas Latvijai un Liepāja ļoti svarīgi, jo tas ir galvenais eksporta noiet tirgus, mēs redzam, ka arī pasaules ekonomika pamazām tomēr sāk augt straujāk. Un tas nozīmē, ka citiem uzņēmumiem, kas ir Liepājā, protams, šīs iespējas turpināt augt ir. Ja? Bet viennozīmīgi tas Liepājas metalurgu bankrots uz kādu laiku šo ekonomisko aktivitāti noraus būtiski zemākā līmenī, ja, un tā izaugsme arī būs grūtāka. Tā kā es pat teiktu, ka Liepāja izstās diezgan ok. Tikmēr Liepājas doma ir apstiprinājusi budžetu nākamajam gadam, kurā pirmo reizi nav rēķināta Liepājas metalurgu nodokļi. Pašvaldība turpina pārņemt bērnu un jauniešu sportu un iznomātās sporta bāzes. Visticamāk, lielāku skaidrību būt vai nebūt Liepājā metalurģijas uzņēmumam nesīs nākamais gads. Ja var ticēt kādam senam teicienam, viss, kas notiek uz labu, tad tas nozīmē, ka mums ir jāpieņem notiekošais un jāmeklē citi ceļi un risinājumi. Cienīsim viens otru, domāsim labas domas, droši skatīsimies nākotnē un lai jums izdodas iecerētais.